Un ko šajā visā kontekstā nozīmē pieminētais pasaules gals vai pieminētais civilizācijas beigas? No šī te algoritmiskā viedokļa nenozīmē, ka civilizācijas beigas, kad Zeme eksplodēs. Tad, kad ego ir ielaidis tik dziļas saknes, ka viņš pilnībā ir pārņēmis visu cilvēcisko struktūru. Tas nozīmē to, ka cilvēks uz dzīvi vairs nereaģē caur sajūtām. Viņš nereaģē caur sajūtām, viņš reaģē caur noteikumiem, caur interpretācijām, caur ārējām vadlīnijām un noteikumiem. Dargie draugi, iepazīstieties ar biorobotu. Cilvēks vairs nezina, kas ir pareizi viņam pašam, viņam visu laiku iedodiet ārēju apstiprinājumu, iedodiet likumiņu, iedodiet grāmatiņu, iedodiet, kā man pasakiet, es esmu vīrietis, sieviete vai tas. Cilvēks tad ir pazaudējis šo te spēju būt šeit un tagad, šis brīdis. Viņš dzīvo nākotnes bažās, pagātnes pārliecībās un aprakstos, ko visu ir radījis ego. Ego ir pārņēmis viņu visu dievišķo daļu. Un tas šim konkrētajam cilvēkam ir pasaules gals. Pasaules gals, ka viņš nejūt, neizprot un neapzinās vairs, kas viņš ir. Ārēji tas izskatās kā tāda sociālā, garīgā un ekoloģiskā, ekonomiskā krīze. Tur, kur ir cilvēces dabīgais aspekts, tur nav tāda izpratne par krīzi. Tātad tas ir ego izgudrojums. Katrs jaunais likums rada nepieciešamību pēc nākamā likuma. Tas nozīmē, ja mēs turpinam sekot noteikumiem, vadlīnijām un radīt jaunus, tad neizbēgami būs sabrukums. Bet, ja cilvēks atgriežas pie iekšējām zināšanām, kas nav viegls process, tad notiek transformācija. Tāpēc tiem, kuriem ir interese, kad notiks pasaules gals jau notiek.